Jēkabpilī 23. maijā vienlaicīgi norisināsies 2 pasākumi. Stadionā Vārpe notiks jauniešu diena, ko organizē Jēkabpils jauniešu dome sadarbībā ar ielu kultūras un sporta kustību Geto Games. Savukārt Keneparkā notiks biedrības JK Nams jauniešu klubs organizētie ģimenes svētki. Abas aktivitātes sāksies 12. Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska skaidro, ka jauniešu dienā ik gadu norisinās arī Geto Games turnīra posms, tādēļ Jēkabpils jauniešu domē jārēķinās ar turnīra norisi. Savukārt biedrības JK Nams jauniešu klubs valdes priekšsēdētāja Žanna Ivonova skaidro, ka tā ir tradīcija ģimenes svētkus rīkot tieši maija otrajā pusē. Abu pasākumu organizēšanu akceptējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Tā nav pirmā reize, kad Jēkabpilī notiek vairākas kultūras vai sporta norises vienlaikus. Pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis skaidro, ka būtiskākais ir tas, lai nepārklātos pasākumu norises vietas. Savukārt panākt, lai nekad nepārklātos laiki, nesot iespējams, sevišķi vasaras sezonā. Viņš stāsta, ka organizatori, vēršoties pašvaldībā ar lūgumu saņemt atļauju pasākumu rīkošanai, jau ir sagatavojuši detalizētu programmu, sarunājuši māksliniekus un veikuši citus organizatoriskos darbus, plānojot konkrētu datumu un konkrētu laiku. Pēkšņi pateikt organizatoriem, lai viņi pārceļ aktivitāti uz citu laiku vai pat datumu, nozīmē nerēķināšanos ar viņu plāniem, piebilst Guntars Gogulis. Tāpat viņš akcentē, ka konkrētajā gadījumā pasākumu mērķa auditorijas nepārklājas, jo jauniešu diena vairāk domāta pusaudžiem un jauniešiem, savukārt ģimenes svētki mazākiem bērniem un viņu vecākiem. Citos gadījumos, kad pārklājas pasākumi, iedzīvotājiem pašiem jāizvērtē, kura aktivitāte viņus vairāk piesaista.